Sveicināti, labvakar, nu jau vairāk nav laikam, es nezinu, nu jau nakts, jā, nu, kapeņnieks, jā, kapeņs stāstiņi klāt. Kapeņs stāstiņi 55. sērija, nu, tā būs vienkārši, nu, vispār galīgi pajāt, kas saka, nu, tādā ziņā. Viens čals atradās tāpat, ka es, nu, tepat, nu, neviens nav, neviens cilvēks apkārt nav, nu, esi brīva dabā, blīns, man te arī visāds kapeņnieki notiek, kas te ir labenieks, nav tik vienkārši, nu, tā. Iedomājies situāciju, tāpat līdzīgi, tā kā es viens pats čāls tusējies kaut kur, tā uzreiz pienāk kaut kāds tur, nu, čogo vecs, nu, nezinu, iedomājies 20 centi. Jā, 20 centi, pizdos, 20 centi, bļeļ. Pis taisi, kā saka, alelujas, kuja, bļaļ, ko tu gribi no tiem 20 centiem, tev nekas tam nesanāks, to tu var sēkosiņas nopirkt, tur pa 20 kapekām 5 kastiņas vismaz sanāk, nu jā, tādā ziņā rēķina, jā, tu gribi sakarāt 20. Vēl kādam uzprasīt, tagad kādam kapeņniekam. Fuck you, nebūs. Diemžēl labeniekam nedrīkst prasīt 20 centi. Tagad parasti es zinu. Vai nevar viens cigaret palūgt, ai, blīns, nu. Hei, es nekad pilsētā nevienam neesmu prasījis, iedod smēķi, iedod 20 kapeikas. Kāpēc tā notiek? Bļeļ, un šitā pašvaldības policija, jā, pohuj neliekas nezinu, manā rajonā, nu, manā pagastā ir labenieks. To es nevaru teikt, ka es sūdīgi saku, ka ir labenieks, tāpēc, ka es tur rajonā. Te ir labenieks. Kārtība un tīrība. Es airos kaut kur, bļeģi, uz kaut kādu Rīgai studīs. Vēl uz Tals pilsētā es pīsnu viņu man te blakam, man jābrauc. Es uz tiem cilvēciņiem paskatos, es domāju, vispār kapeņnieks. Tur var ritīgi iesmiet citreiz, nu tādā ziņā. Kāpēc? Nav pašvaldības policija Talsos. Bļaļ, ja es būtu Strazdē pašvaldības policijas un Talsos, es visus tos muļķus izaudzinātu. Kāpēc tā notikas visās stroļītai, uzmācās te meitenēm, te kaut ko te, bļeģ, vispār es normāls, bļeģ, normāls kapeņnieks, nekad, ai? Jūs negribēt man redzēt vakar stundā, starp citu, jo tās ir vienīgais kapeņnieks. Un pagaidām man būs jāsaka jums čaļnieks.